Labdien, dārgie draugi! Mani sauc Andris Kudors, un šis ir projekts Dāvida armija. Šodien runāsim par svarīgo, par pestīšanu ticībā. Runāsim par evaņģēliju. Lūksim Dievu. Dievs Tēvs debesīs. Paldies, Dievs, ka mēs glābjamies ticībā un ne pēc darbiem, lai neviens nelielītos. Paldies, Dievs, ka Tu mums sniedz palīdzīgu roku mūsu nevarēšanā, mūsu nespējā izpildīt bauslību. Tu atdevi savu dēlu, lai viņš mirst par mums, lai samaksā par mums to parādu, ko mēs paši nespējam samaksāt. Paldies, Dievs, ka Tu piepildi mūs arī ar svēto garu, ka Jēzus ir mūsos un ar mums līdz pasaules galam. Māci mūs, Dievs, vadi mūs, ka mēs saprotam, kas ir evaņģēlijs, kas ir pestīšana ticībā. Svetī Dievs šo raidījumu, dar tā, ka tam ir Tavs auglis. Vēlos vispirms pateikties visiem, kuri ir ziedojuši Dāvida armijai, kas ir kalpojuši ar savu naudiņu. Mēs esam izremontējuši telpas Rūpniecības ielā, tagad katru otrdienu, 19:00, būs Dāvida armijas vīru laiks. Tas ir laiks vīriešiem, kuri grib tikt vaļā no jebkādas atkarības, kuri šajā ceļā, meklējot brīvību, ir gatavi dot iespēju Dievam viņus glābt, kas nemeklē savā spēkā, kas varbūt jau ir izmēģinājuši savā spēkā un nav tikuši galā. Katrs, kurš jūt jebkādu nepieciešamību tikt vaļā no kāda grēka, no kāda grēka verdzības, nāc otrdienās, sākot no rītdienas, no 12. decembra, Rūpniecības ielā, 19:00. Pirms tam uzraksti man uz davida.armija@gmail.com, davida.armija@gmail.com, ka tu vēlies nākt, atraksti man, un tad es pateikšu precīzi adresi. Tāpēc nāciet paši un iedrošiniet tos, kuriem tas ir nepieciešams. Sāksim ar raksturvietu. Galatiešiem 1. nodaļā lasīsim 3. un 4. pantu. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus, kas pats sevi ir nodevis par mūsu grēkiem, lai mūs izglābtu no šīs tagadējās ļaunās pasaules pēc Dieva mūsu Tēva prāta. Ja Jēzum būtu tikai jāmāca mūs, kā labāk pildīt bauslību, tad viņš nebūtu miris par mums. Tos 3 gadus, vai cik viņš būtu izvēlējies, viņš mācītu mācekļus un teikt, lūk, re, ir ideālais paraugs, kā jāklaus Dievam, un viņš to arī izdarīja. Viņš to izdarīja, tas ir svarīgs aspekts Jēzus kalpošanā uz zemes. Un ar to nepietiek. Ja ar to būtu pieticis, tad Jēzus nebūtu miris. Ja bija jāmirst, tad tai miršanai ir kaut kāds principiāla nepieciešamība. Vai tas bija vienkārši, lai parādītu kādu zīmi? Ja es saku, Jonas zīme tiks rādīta. Jā, arī tas, bet tur piepildījās viss. Jēzus uz krusta saka, viss piepildīts. Kas piepildīts? Ideālais, absolūtais upuris, nevainīgais jērs tiek upurēts par mums, lai mēs būtu glābti. Lūk, kas piepildīts. Mēs palikām parādā Dievam to, ko mēs nespējam samaksāt. Grēka alga ir nāve. Ja tu gribi dzīvot mūžīgi ar Dievu, ja es gribu, es ticu, ka tu arī gribi, tad ir jāpieņem Kristus atpestīšanas ceļš. Ir jāpieņem tas, ka par tevi ir samaksāts, ļoti dārgi samaksāts. Upuris ir absolūts, tev nav jāsacenšas sevis glābšanā ar Kristu. Ja tu saki, ka tu ar darbiem gribi glābties, tas nozīmē, tu sacenties ar Kristu. Kurš uzvarēs? Te ir teikt 4. pantā, kas pats sevi ir nodevis par mūsu grēkiem, lai mūs izglābtu. Tātad Kristus nāve bija principiāli nepieciešama, lai izglābtu. Ja šis nebūtu, tad neizglābtu. Vai pie šī ir kaut kas vēl klāt jāpieliek? Es ticu, ka nav jāpieliek. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus krusta saka, viss piepildīts. Tātad viss izdarīts. Mēs lasām vēstuli ebrejiem, nav vairs pie šī ideālā upura, nekas vairs nav jānes. Nav vairs tie entie upuri jānes. Tas upurs, ko mēs nesam, ir brīvprātīgais upurs, tas ir pateicības lūpa auglis. Tas ir mēs pasakāmies par ko? Par to, ka mūs atpestīja. Es ticu, ka šis ir jāpiedzīvo personīgi, un tad tavu dzīve izmainās. Lasīsim Mateja evaņģēlijā 20. nodaļā no 25. panta.
Bet ja es piecināju tos un sacīju, jūs zināt, ka valdnieki ir kungi pār tautām un lielie kungi tās apspiež. Bet pie jums tā nebūs būt. Bet kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu sulainis. Un ja kas jūsu starpā grib būt pirmais, tas lai ir jūsu kalps. Tā kā cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpot, bet ka viņš kalpotu un atdotu savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem. Kāpēc Jēzum bija jāmirst? Šī ir pamatlieta, šīs ir kristietības pamatpatiesības, bet, diemžēl, manuprāt, daļai viņas ir aizskrējušas gar ausīm. Un tas, ko daži sauc par piena varību, viņi pat viņu nav uzņēmuši. Viņi ir kaut kur pagājusi garām. Lai atdotu savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem. Ja tu esi atpirkts, tev ir kaut kas vēl klāt jāpieliek, tu arī maksā kaut ko. Te ir teikts, ka Kristus dzīvība tiek samaksāta par taviem un maniem grēkiem. Lasīsim Efeziešiem vēstulē 2. nodaļā 8. un 9. pantu. Jo no žēlstības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. No žēlastības esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Tiek likvidēta iespēja palikt lepnam. Ja tu esi tas, kurš sagādā savu glābšanu, tad tev ir iespēja kļūt lepnam, jo, redz, tu izdarīji. Tad pieliec pie sienas savu plakātu, uzzīmē tur ordeni vai ko, un pasakies pats sev. Es, protams, ironizēju. Bet tas notiek, ja tu sevī domā, ka tu esi tās. Es kādreiz biju tādā bauslības draudzē, vairākus gadus. Un tur viens brālis man teica, tā atklāti, viņš teica, es saprotu, es tagad cīnos ar grēku, un tur bija svētdzīva cieņā. Tātad mēs reāli cīnījāmies pret grēku. Mēs izmantojam visu savu gribas spēku, maksimāli, lai uzvarētu grēku. Un mēs to neizdarījām, mēs neuzvarējām, tāpēc, ka tā nav paredzēts. Un tas brālis teica, es saprotu, man jācīnās ar grēku ir, un tad par to, apmēram par to es tikšu debesīs, par savu centību, par savu izvēli, par lēmumu. Un kā tur citi tagad, kā viņi tad glābsies, ko tur... Es neatceros vārdus precīzi, ko viņš lietoja, bet tas bija tad ar tādu neizpratni, kas tā pestīšana ticībā. Tā brāļa teiktais parādīja to, ka tie, kas viņu bija mācījuši, bija kaut ko absolūti, principiāli palaiduši garām. Un nebija runājuši par Kristus darbu, par pestīšanas darbu. Tā vietā viņš tika mācīts, kā tagad ideāli saņemties, pielietot visu savu gribas spēku, maksimizēt savu gribu, no rīta līdz vakaram būt ļoti, ļoti mērķtiecīgam un uzvarēt grēku. Jo bija pārprasti raksti, tika paņemts no Salamana vārdi par to, ka cilvēks tiek radīts labs, un pēc tam viņš tur visādos prātojumos nomaldās. Es ticu, tas ir par Ādamu, bet par mums vairs ne, jo mēs ticam tam, ko Pāvils raksta romiešiem, skaidrojot par iedzimto grēku, ko citiem vārdiem varētu saukt par iedzimto nespēju negrēkot. Man šie vārdi pat labāk patīk. Iedzimta nespēja negrēkot. Jo, ja es saku, bez manis jūs nieka nespējat darīt. Es aptuveni 12 gadus atkarībā strīdējos ar Dievu. Labi, tas nebija tāds īsts strīds, es domāju, tas bija tādā zemapziņā. Jo es no sirds nespēju piekrist, es biju kaut kādā inercē no tās bauslības draudzes, ka man tagad ir viss jāizdara, viss no manis atkarīgs. Un kas bija rezultāts šajai pārliecībai, ka viss no manis atkarīgs? Nav uzvaras, nebija uzvaras. Pēc 12 gadiem cīņas es beidzot sirds līmenī, nevis vienkārši prāta, nevis vienkārši teorijā, bet sirds līmenī piekrīt Dievam. Jā, es nespēju. Dievs, es nespēju, es neko nevaru. Es nevaru uzvarēt atkarību. Savā spēkā es to nevaru. Pat tas nebija tādā tīri savā spēkā. Es arī lasīju raksts lūdzu, bet tā nebija tāda īsta kapitulācija Dieva priekšā, pēc kuras ir brīvība. Tāpēc, ka tad, kad tu padodies Dievam un tu piekrīti viņam, ka tev vajag pestīšanu, ka Jēzus nenomira velti tavā mūžā, tavā dzīvei, ka viņa upuri, viņa nāvei ir jēga tavā dzīvē, ka tu to pieņem, tad sākās brīnumi, klausies, tu izies brīvībā, ja tu esi grēka savaņģots, ja tu esi paverdzināts. Brīvība sākas no atziņas, no piekrišanas Dievam, ka mēs bez Jēzus neko nespējam darīt, ka viss mūsu taisnums ir kā sārņaina drāna, kā mēs to lasām vecajā derībā. Sārņaina drāna, tad, kad tam, un lūdz Dievu, lai tu
tā nav teorija, lai tu no sirds var piekrist. Un tad sāksies brīnumi, tāpēc, ka Dievs tev nepamet. Ja tu no pasaulīgās klints, no bauslības pildīšanas klints palaid rokas vaļā un dodies brīvajā kritienā, brīvajā lidojumā, ja es tev noķer. Ja es tev noķer, tu nekur neaizlidos prom, nekas slikts ar tev nenotiks. Ja tu padodies Dievam, tu uztici cīņu ar grēku viņam, viņš tev atpestī. Lasīsim 1. Jāņa vēstulē 2. nodaļā 1. un 2. pantu. Mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu. Un ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis Tēva priekšā Jēzus Kristus, kas ir taisns. Viņš ir mūsu grēku izpircējs, ne tikai mūsu vien, bet visas pasaules grēku. Atceros, ka ap 2000. gadu, kad Dievs man atklāja evaņģēliju, es biju Tartu vienam brālim, tur no Igaunijas draudzes, skaidrojas, teicu, tu saproti, īstenībā par visiem ir samaksāts. Par pilnīgi visiem cilvēkiem īstenībā ir samaksāts, jo te ir teikts, ne tikai mūsu vien, bet visas pasaules grēku. Tātad grēku izpircējs ne tikai mūsu, bet visas pasaules grēku. Un tas, kas te ir rakstīts, tā ir patiesība. Tikai ne visi pieņems to. Tikai ne visi pieņems to. Tā ir tā, ka pestīšana ir ticībā. Neviens cilvēks nevarēs attaisnoties. Lūk, es nevarēju. Es nevarēju tikt glābts. Jo, redz, es nevarēju, es netiku pāri, es nevarēju uzvarēt grēku, man nebija spēka. Tev nebija paredzēts savā spēkā uzvarēt. Nav nekāda attaisnojuma nepieņemt, atpestīšana. Bija tāds gadījums tādā kulminācijā man atkarības, kad es dzīvoklī biju viens pats, Kauguros mēs ar sievu bijām pašķīrušies uz laiku, neizšķīrušies, bet pašķīrušies. Tad naktī es pamodos un es garā apjautu, ka es tūlīt tagad uzticēšu savu cīņu ar grēku Dievam, viņš viņu atrisinās un es aiziešu brīvs, es būšu brīvs. Un tajā reizē konkrētajā vienā es to neizdarīju. Es sapratu, cik ļoti es pats vēlos grēku īstenībā un es samulsu. Un tas, kas ir atkarībnieki, viņi dažkārt nespēja sevi pat izvērtēt līdz galam, jo ir mulsums. Nevar saprast, kur beidzās mana griba, kur ir tagad Dieva darbs, kur ir kas, dažkārt ir grūti saprast. Un tad tā nevarēšana ir reizē mana negribēšana, un tomēr es īstenībā gribu, bet es nevaru. Daudz domu jaucas pa galvu. Es uzskatu, ka atkarībnieks līdz galam nemaz sevi nevar izvērtēt objektīvi. Un cik labi, ka Dievs ir. Dāvids saka, izzina man sirdi, un tad vada pa taisnības ceļu. Viņš izzina, viņš objektīvi izvērtē. Kad es vienam brālim sūdzējos par saviem grēkiem, par savu nevarēšanu, kaut kā apsūdzēja sevi diezgan. Un viņš teica, ko tu sevi vērtē tā? Tu domā, ka tu sevi spēj objektīvi izvērtēt? Dievs spēj objektīvi izvērtēt. Pie viņa jāiet. Ir jāsaka, Dievs izzina man sirdi. Es tur ņibum, es nesaprotu, kas man vispār, ko es daru. Es nesaprotu. Tas nekas. Dievs saprot, viņš zina. Dieva vārds, kad ies tavā sirdī, viņš nošķir dvēseli no gara. Viņš nošķir miesīgo no garīgā. Dieva vārda gaismā mēs ieraugam, kas mēs esam, kas mums jādara. Viss kļūst vienkāršs un skaidrs. Un reizē ir radikāls. Kristus mācība ir vienkārša, skaidra un radikāla. Bet radikāli arī tajā nozīmē, ka tu sev upurē Dievam, tu ej Kristus ceļu, un vienlaikus tu saproti, ka tu pats sev nevar izglābt. Tu uztici savu glābšanu no sirds Dievam, jo tu tici, ka glābšana ir no viņa, nevis no tevis. Un tad parasti bauslības vīri saka to, ko Jēkabs raksta, ka ļaunie gari arī tic un drēb, un redziet, viņi netiks glābti. Kam viņi tic un drēb? Viņi tic vienkārši, kā Dievs ir. Vai viņi tic tam, ko Pāvils saka romiešiem 4. nodaļā, tūlīt nolasīsim to. Romiešiem 4. nodaļa 5 līdz 6. Kam darbu nav, te iepauzēsim, kam darbu nav. Bet kas tic tam, kas bezdevīgo taisno, tam viņa ticība tiek pielīdzināta par taisnību. Tāpēc arī Dāvids teica, svētīgi tādu cilvēkam Dievs piešķir taisnību neatkarīgi no darbiem. Kam darba nav? Bauslības vīri, iedomājieties, būtu 2 uzraksti uz 2 durvīm. Uz viens rakstīts, kam darba ir, un uz otras, kam darba nav. Un jūs tagad domājat par pestīšanu. Pa kurām durvīm jūs ejat? Cik liels varētu būt tad pārsteigums un šoks, ka tur, kur ir rakstīts, kam darba ir, nav pietiekami.
Kur ir saraksts ar noteikumiem un darbībām, kas tev visas ir jāizpild, un tad tu būsi debesīs? Tu vari izpildīt, pat ja tu to sarakstu izveidot. Tu viņu vari izpildīt. Tu esi izpildījis. Un te ir otrs uzraksts uz citām durvīm, kam darba nav. Bet kas tic tam, kas bezdievīgo taisno. Dievs ir taisns, un par kur viņš pasludina, šis arī ir taisns. Tam tiek piešķirts taisnums. Man nav sevī mana taisnuma. Man nav, kur es dabūšu, man viņš ir jāsaņem. Es viņu nesaražoju, es viņu saņemu. Un man viņu piešķirtais taisnums. Jo te rakstīts, Dāvids ir svētīgi tā cilvēki, kam Dievs piešķir taisnību. Neatkarīgi no darbiem. Slavu Dievam, šis ir klupšanas akmens. Bauslības vīru un bauslības sievas klūp pār viņu. Kāpēc Jēzus ir klupšanas akmens? Tāpēc, ka cilvēki nespēja noticēt, ka Dievs ir tik labs. Kad es šīm noticēju 2000. gadā, viss, ko es klausījos pēc tam, ko brāļi sludina kaut kur draudzēs, man viss sadalījās divās skaidrās daļās. Vieni sludina, kuri tic evaņģēlijam, un vienalga, par ko viņi runā, var saprast, kas ir viņas sirdī. Viņš tic vai netic evaņģēlijam. Un otra, kur netic. Un kad es vienu brīdi atkal biju tādā bauslības ietekmē vienā draudzē, tad vienā mājas draudzē, un es atceros, es uzslēdzu vienu kristīgo sludinātāju televīzijā un klausījos, un viņš teica tādus vārdus. Tie, kuri saka, jā, pestīšana ir ticībā, bet vai un kaut kas tur tiek papildināts klāt. Viņš teica, tie pa īstam netic pestīšanai ticībā. Ja tu nespēji pateikt, ka pestīšanai nevajag nevienu darbu, jo pietiek ar viena cilvēka, vienu darbu, tas ir Jēzus, Dieva dēla darbs uz krusta. Lai izpirkt tevi un mani. Tas ir darbs. Kur ir tā darbība? Kur ir tā darbība, kas reāli izglābi? Tā darbība ir aptuveni pirms 2000 gadu. Tur ir darbība, tur ir darbs. Jā, darbs glābi tikai ne tavs un ne mans, bet Kristus darbs. Un es tad kādā brīdī, kad skatījos to sludinātāju, viņš teica, tas, kurš pieliek klāt, tātad tas netic no sirds. Un es viņu aizslēdzu prom, jo es biju atkal kaut kādā bauslības ietekmē, un man tie vārdi satrauca labā nozīmē. Pēc tam es sapratu, vai, kas ar mani. Es slēdzu prom evaņģēliju vēsti. Es pēc tam lūdzu Dievu, un Dievs atkal man iedrošināja, piepildīja un nostiprināja pārliecībā par pestīšanu ticībā. Ļaunie gari netic, ka viņu ticība tiek ieskaitīta par taisnību viņiem, jo viņiem tas nav paredzēts. Tas, ko Jēkabs saka, lūk, ļaunie gari arī tic un baidās. Nu, ja tev un man būtu jāizpilda visa bauslība, mēs arī trīcētu un baidītos, jo mēs zinātu, ka mēs nevaram izpildīt. Mums ir paredzēts kas cits. Mēs varam ticēt, ka mūs piešķir taisnumu un ka mēs ticam tam, kurš bezdievīgo taisno. Tam viņa ticība tiek ieskaitīta par taisnību. Ticība tiek ieskaitīta par darbību, par taisnību. It kā tu būtu izpildījis visus darbus. Šis ir mulsinoši, tāpēc, ka miesas prāts saka, nē, Dievs tik labs nevar būt. Nē, Dievs tik labs nevar būt tik labi. Tāpēc, ka visa iepriekšējā tava dzīve ir bijusi no tēviem mantotā aplamā dzīve, kur ir bauslība iekšā. Tur ir grēks plus bauslība, un tur nav evaņģēlija. Ja tu esi evaņģēlijā, tai ticībā, tad slavu Dievam. Es runāju tu iepriekšējā uz tiem, kuri vēl nav. Protams, jo viss iepriekšējais, visi cilvēku ierobežotā mīlestība, nepilnīgā mīlestība neļauj mums noticēt. Mums vajag Dieva mīlestību saņemt, vai garīgu piedzīvojumu, lai teorija pārvērstos par sirds praksi. Lai tas, ko mēs lasām rakstos, tiešām iemājot mūsu sirdī, ka mēs no sirds tam ticētu. Tad, kad tas notiek, viss izmainās. Tu savādāk uz sevi raugies, tu raugies savādāk uz citiem grēciniekiem. Tu uz Dievu savādāk raugies. Iesaijas grāmatā 44. nodaļā 21. 22. pāns apdomā to Jēkabu un tu Izraēlu, jo tu esi mans kalps. Es tevi radīju, tu esi mans kalps, Izraēlu. Es tevi neaizmirsīšu. Es izgaisinu tavus pārkāpumus kā miglu un lieku izklīst taviem grēkiem kā mākoniem. Atgriezies pie manis, jo es tevi atpestīšu. Viņš saka, jā, tu esi mans kalps, bet tu esi grēkā nomaldījies. Viņš saka, ko es darīšu? Es izgaisināšu tavus pārkāpumus kā miglu. Es lieku izklīst taviem grēkiem kā mākoniem. Izklīst, bija un nav. Ja mēs pieņemam Kristus atpestīšanu, ka tā attiecās uz mums,
tad mēs Dievu priekšā stāvam kā tādi, kas nekad nav grēkojuši. Kā tādi, kas nekad nav grēkojuši. Jo mēs esam ietērpti Kristū. Mēs tiekam vērtēti pēc Kristus, padarītā, ne pēc savējā. Tas ir evaņģēlijs. Mateja evaņģēlijā lasām 1. nodaļā 21. pantu. Viņa dzemdēs dēlu, un tā vārda tev būs saukt Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Te ir vēl viens aspekts atpestīšanai. Tā ir atbrīvošana no grēka verdzības. Jā, mēs tiekam atpestīti no grēkiem tādā plašajā nozīmē, ka mēs netiksim sodīti mūžībā par grēkiem, tāpēc, ka mēs pieņemam Kristus upuri. Bet ir arī burtiska atbrīvošana, jo te teikts, jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem, atbrīvos no grēkiem. Es nesaku, ka būs tā, ka es sasniegšu tādu stāvokli, kas vispār negrēkoju, bet es liecinu to, ka Dievs man atbrīvoja no azartspēļu atkarības un vēl no citiem grēkiem. Brāli, nāc rītdien, otrdien, es dalīšos par to ceļu, kā Dievs man atbrīvoja. Nāc katru otrdienu 7. Ja tu no sirds uzticēsi cīņu ar grēku Dievam, viņš tev atpestīs, tu būsi brīvs. Jēzus saka, ja nu dēls jūs darīs brīvs, jūs patiesi būsiet brīvi. Un tur, tajā konkrētajā vietā, Jāņa evaņģēlijā, viņš runā par brīvību no grēka darīšanas. Ieskatieties tajās rakstvietās. Tur ir burtiski par to, tur nav vienkārši filozofiskā lielā brīvība, ko arī pasaulē, popkultūrā pat šo rakstvietu lieto un interpretē. Tas, kas tur ir rakstīts konkrēti, ir par atpestīšanu no grēka. Kā notiek šī atpestīšana? Es uzticu cīņu Dievam. Šis ir saistīts arī ar evaņģēliju ticību. Ja mēs no sirds ticam pestīšanai ticībā, tad Dieva ietekme uz mums paliek lielāka un tavi grēki un mani grēki samazinās. Un tie, kas ir bauslībā joprojām, tie tad, jā, jūs jau tur vienkārši aicināt viegprātīgi dzīvot un grēkot. Nebūt, nē. Starp citu, Pāvilam tāpat pārmet, ka viņš ar tagad aicina tur grēkot, lai vairo žēlastību. Cik interesanti. Tam, kurš sludina evaņģēliju, to pašu pārmet toreiz, kā tagad tiek pārmests. Ja esmu saka, ja jūs svētdzība nav labāk nekā farizē, jūs nenāksiet debesu valstībā. Nu jā. Ja es cīnos ar grēku nevis savā spēkā, gribas spēkā, bet es atzīstu savu nevarēšanu. Tas, ko farizēji nespēja izdarīt. Viņi nespēja atzīt savu nevarēšanu. Ja tu un es, ja mēs atzīstam savu nevarēšanu, mēs uzticam cīņu Kristum, tad viņu uzvara ir garantēta, jo viņam ir vara pār grēku. Viņam vienīgajam ir vara pār grēku. Viņam vienīgajam ir vara pār grēku. Un tāpēc mēs uzticam viņam, un tad mēs būvējam savu dzīvi uz klints. Mateja evaņģēlijas 7. nodaļa 24. pāns. Tāpēc ik viens, kas šos mans vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints. Kas stiprs lietas lij un straums nāca un vēja pūt un gāzās šim namam virsū, nams tomēr nesabruka. Jo tas bija celts uz klints, vētras visiem paredzēts. Visiem. Gan tiem namiem, kas uz smiltīm būvēt, gan tiem, kas uz klints. Es ticu, ka viens no veidiem, kā interpretēt to, kas ir uz smiltīm, protams, tas ir vienkārši nepaklausībā Dievam, bet es saprotu to arī tā, ka tas, kurš būvē uz savu gribas spēku, var uzbūvēt kalpošanu uz savu gribas spēku, var sevi vajāt un apkārtējos ar tādu pierunāšanu. Nu, taču kļūsiet stipri beidzot. Nu, taču žīktīgi visu savu gribas spēku. Jā, gribas spēks ir jālieto, par to nav runas. Un jā, ir kaut kāda piepūle, bez šaubām es lūdzu, lasu, meklēju, gaidu uz Dievu, izsūdzu, ja vajag. Es esmu kristīgā sadraudzībā, es veltu laiku, es sludinu, jā, visu šo mēs daram. Bet tas viss ir tikai palīgi līdzekļi, tas ir mana reakcija uz Dievu. Bet pats glābšanas darbs notiek pirms aptuveni 2000 gadu uz krusta. Kā tas ir, ka tas nams nesabruks, ja viņš ir uz klints būvēts? Ja tu domās, ka rīt tev ir jāuzvar, tev rīt jābūt stipram, nu tad baidies šodien. Kā var zināt, ka tu būsi stiprs rīt? Nu baidies šodien jau. Jā, ir pilnīgi nedrošība tad. Ja es negaidu rīt, ka es rīt būšu stiprs, bet ka es paļaujos, ka rīt Dievs būs stiprs un viņš rīt pestīs joprojām. Es rīt, ja Dievs tā gribēs, varēšu atkal uzticēt viņam cīņu ar to grēku, kurš nāks pretī. Tad, kad tuvojas kāds grēks, vai tu domā, ka tuvojas grēks,
Ja priekšā stāv kaut kāda tikšanās ar cilvēkiem, ar kuriem komunicējot, tu vienmēr esi grēkojis. Piemēram, dusmojies. Ja ir vēl kaut kādas situācijas, kur tu neesi pārliecināts, ka tu izies cauri bez grēku, un tev tai vietā jābūt. Tev jātiek ar cilvēkiem vai vienkārši jābūt kaut kur fiziskā kādā situācijā vietā, kurā iepriekš vienādos apstākļos tu esi obligāti grēkojis. Un tu godīgi sev novērtē, un tu saproti, ka, ja es tur būšu atkal, es zinu sevi. Es nespēju negrēkot Dievs, bet es zinu, ka man ir jāuzvar, un grēks ir ļaunums. Un tie, kur tic pestīšanai ticībā, tie negrib grēkot. Es nezinu nevienu. Es nezinu nevienu no tiem, kurus es pazīstu, kas tic pestīšanai ticībā, kas būtu viegprātīgi grēkotāji. Es nevienu nezinu. Otrādi, viņi ir laimīgi Dievā, viņi grib būt tuvu Dievam. Viņi negrib būt pasaulē, viņi grib būt ar Dievu. Viņi cīnās ar grēku, bet jau citā veidā pavisam. Tas jau ir citā veidā tā cīņa. Tas ir caur to, ka jaunā derība ir notiek caur to, ka Svētais Gars ir ieliets manā un tavā sirdī, un tur ir bauslība ierakstīta iekšā. Bet tad, kad tuvojas šī situācija, un tu nezini, kā būs, tad es aicinu ieskatīties vienā rakstvietā, 94. psalmā, 18. pantā. Katreiz, kad es domāju, mana kāja slīdēs, tad tavu žēlstība, kungs, mani saturēja. Šo rakstvietu man pirms daudziem gadiem mācīja viens brālis. Es pateicīgs Dievam par to brāli. Viņš kaut kad šo rakstvietu stāstīja, tā bija kaut kāda cita pieeja cīņai ar grēku, atšķirīgi nekā es pirms tam gadiem biju gribas spēkā cīnījies. Šī bija cita pieeja. Tā ir pieeja, kur es neuzņemos atbildību par uzvaru, jo es bez jēs neko nespēju darīt. Man vajag, ka viņš izdara. Un viņš dara, jo viņš Pēterim mazgāja kājas, viņš saka, un ja tu neļausi, tev nav daļas pie manis. Tas ir, ko Jēzus demonstrē. Viņš glāb, viņš attīra. Viņš šķīsta. Katreiz, kad es domāju, man kājas slīdēs, tad tavu žēlstībā, kungs, man saturēja. Un tad kaut kādu pirms daudziem gadiem pirmo reizi tā izdarīja pirms vienas sarunas ar brāļiem, kur, es zināju, tur bija viens brālis, kurš man vienmēr sakaitināja, un es viņu sakaitināju, un mēs obligāti dusmojāmies. Sarkanām sejām strīdējāmies. Un es lūdzu Dievu, Dievs, lūdzu izdara tā, ka es nekrītu. Lūdzu izdara tā, ka es nekrītu. Lūdzu, Dievs, dod man spēku negrēkot. Dod man spēku negrēkot, es negribu grēkot, bet es zinu sev. Un tad vienu brīdi es uzticēju cīņu Dievam. Es teicu, Dievs, ja viss būs tā kā iepriekšējās 100 reizes, tad tagad atkal es būšu tur, es satikšu to brāli, un mums tur bija jārisina domstarpības. Un es biju pārliecināts ar garantiju, ka es grēkošu. Es vienkārši zināju sevi. Es teicu, Dievs, bet ja tu gribi, tad izved mani cauri bez grēka. Un notika brīnums, kad es šādi lūdzu. Es ticu, tas ir lūkšanas gars, tas ir Dieva gars, kas vada mūs. Es ticu, ka tas ir Svētais gars, kas pārtaisa mūsu lūkšanu un padara par tādu lūkšanu, kas patīk Dievam un uz kur viņš obligāti atbild. Jo tā lūkšana ir pēc Dieva gribas. Viņa ir atbilstoša Dieva gribai. Tiklīdz es tā palūdzu, man pārņēma miers. Tāds miers, kas ir augstāks par saprašanu. Un man iestājās miers, un es ar to mieru aizgāju uz sarunu, brālis uzsprāgu, un es nē. Es pēc tam brāļiem stāstīju, saku, klausieties, brīnums notika, jūs saprotiet? Rekā bija. Es domāju, ka es sagrēkošu, domāju, ka man kājas slīdēs, bet tad tavu žēlstībā, kungs, mani saturēja. Es ticu, šis taču nav tikai par fizisko krišanu, kodiem notikumiem, problēmām. Es ticu, tas ir par grēku arī. Un tas bija kaut kāds milzīgi atklāsme par to, ka tā cīņa ar grēku var būt atšķirīga. Brāļi māca, šo es sludinu. Šo es sludinu, kam ir sirdī nāc otrdienās 7. Un svētdienās mums būs draudzes sapulces 15:00. Ja tev ir sirdī, nāk pie mums, dod ziņu. Un es brāļiem stāstīju, brāļi toreiz neiedziļinājās, tas bija tur tajā bauslības draudzē, viņi līdz galam tur neieklausījās, ko es viņiem saku, bet es biju pārņemts, es sapratu, šādi var notikt uzvar par grēku, tik atšķirīgi. Tas nav manā spēkā, tas ir tik atšķirīgi. Tas ir caur evaņģeli, tas to, ka Jēzus dara, viņš mani izglāb no manis paša grēka. Es ticu, ka arī šī ir evaņģēlijas šķautne. Arī šis ir evaņģēlijas. Šādi man Dievs atpestīja no azartspēļu atkarības 2019. gadā. Jo es noticēju, Dievs man atklāja, ka Kristus uz krusta ir uzvarējis manu grēku. Viņš ir sakāvis sātanu manā dzīvē, toreiz tur uz krusta, laikam nav nekādas nozīmes.
Es gāju pie vadības fakultātes tur pie Aspazijas bulvāra Baronijāls. Un līdz ko šis atnāca, es sapratu, viss es esmu brīvs. Līdz ko Dievs man šo atklāja, es sapratu, es esmu brīvs, un tas ir Kristus uzvaras dēļ. Viņš dod spēku, brīnumainu uzvaru. Kristus ir mūsos, viņš uzvar mūsos. Nevis mēs uzvaram, Kristus ir mūsos. Pāvils par to raksta, kā par noslēpumu, kas ir atklāts laiku beigās. Ka Kristus ir mūsos, kā viņš pats par sevi saka, kam Dievam patika savu dēlu manī atklāt. Cik svētīgi vārdi. Dievam patika savu dēlu manī atklāt. Nevis mēs saražojam kaut ko, bet Dievs mūsos atklāja. Dievs mūsos izdara, un tad ir uzvara. Un tad ir tas, ko Jēzus dara brīvu, tas ir brīvs. Tāpēc ik viens, kas šos mans vārds dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints. Kas ir klints? Kristus ir klints. Uz kā var celt draudz? Tikai uz Kristus. Uz viņa darbu, uz atpestīšanas darbu, uz izpirkšanas darbu, uz atbrīvošanu no grēkiem darbu. Šis ir evaņģēlijs, uz Kristu, nevis uz tevi un mani. Ja tu koncentrēsies uz sevi, uz citiem, gaidīs no cilvēkiem, ka tie tevi izglābs, tie pateiks īstos vārdus, un tu tagad kādam pateiks īstos vārdus, un tad būs, jā, Dievs tevi var lietot, jā, un cits var lietot tavā dzīvē, bet pats par sevi, paši cilvēki jau nē. Pie Dieva ir jāiet, no viņa jādzird īstie vārdi, par to, ka viņš tevi pestī, ka viņš tevi glāb, ka viņš tevi atbrīvos, ka viņš tevi mīl, ka tu esi svarīgs, ka tu viņam piederi, ka tu šo visu dzirdi, ka tu to pieņem sirds rajonā, viss tavs sirds izmainās. Un tad ir kas? Tad ir mīlestība ieliec ar svēto garu tavā sirdī, un bauslība ir ierakstīta tavā sirdī. Jaunā derība piepildās pie tevī. Jaunā derība piepildās. Un tad tu ej pa ūdens virsmu, un tad ir brīnumi. Un tad tu nevari nesludināt. Un tā ir tava jaunā dzīve. Lūksim Dievu. Dievs Tēvs debesīs. Jēzus, paldies par to, ko tu dari un izdarīji un vēl darīs, Dievs, cik labi, ka mēs vakar nevarējām, šodien nevaram un paši savā spēkā arī rīt nevarēsim. Bet tu varēji vakar, tu vari šodien un tu varēsi rīt. Un ja mēs baidīsimies, ko mūsu kājas slīdēs, Dievs, tad mēs uzticēsim savu gājumu Tev un tu Tava žēlstība mūs saturēs. Dievs uzlūko tos, kuri skatās šodien, klausās, kas meklē brīvību, Dievs, iedod viņiem brīvību, Dievs, caur evaņģēliju, caur pestīšanu ticībā, caur atpestīšanu no grēkiem, ne pēc mūsu darbiem, lai neviens nelielītos. Jo bez Tevis, Jēzus, mēs nenieki nespējam darīt. Uzlūko Dievs katru, kas klausās, Dievs dod brīvību, piešķir brīvību, pat taisno, pat satiks cilvēks nesatiks. Tu pat taisno, Dievs, var atpestīt tagad to, kurš klausās, šķēdes var noģings tikai un aiziet brīvībā. Piepild Dievs ar svēto garu, nostiprini. Tos, kur jau ir brīvībā, Dievs stiprini, ka viņi nekrīt, ka viņi iet un ka viņi kāja neslīd. Dievs dod mums ticēt evaņģēlijam, jo tas mums dod spēku, pārdabisku, brīnumainu spēku no debesīm. Nekrist un palikt ar Tevi, un ja nokrīt, tomēr tad celties un nepalikt guļot. Jā, Dievs, svētī katru, kas šodien klausījās, lai tuvākajās dienās notiek brīnumi, Dievs. Lai notiek brīnumi, jo tas ir Tavs rokraksts, tā tu strādā, tu darbojies brīnumaini. To lūdzam Kristus vārdā. Amen. Paldies, brāļu māsas. Paldies, draugi. Man sauc Āns Kudošs, šis ir projekts Dāvida armija. Es atgādinu, ka rīt, otrdien, 19:00 vīri tiekamies Rūpniecības ielā. Atrakstiet man uz davida.armija@gmail.com. Atrakstiet, piesakieties un sarunāsim. Es pateikšu precīzi adresi. Un rīt 19:00, tas ir 12. decembris, un arī katru otrdienu es jūs gaidu. Esiet svētīti. Uz tikšanos pēc nedēļas.